Pa Ventspili ar divriteni var braukt šādi vai arī šādi, bet vajag braukt. Kurš gan vēl nav izmēģinājis Ventspils veloceliņus vasarā? Gar Ventu, pa centru, pāri tiltiem uz Pārventu, cauri mežam uz Pludmali un Nulikā nodots eksploatācijai pats jaunākais maršruts – apkārt pilsētnieku iecienītāji atpūtas vietai Bušnieku ezeram. Man prieks, kad ir tāda iespēja apbraukt to Bušnieku ezeru, jo es nekad to nebiju izdarījis. Šī maršruta garums ir aptuveni 8 km. Segums ir uzlabots un nostiprināts, var braukt visos vecumos. Ja nu nav sava velosipēda, to var iznomāt. Pilsētā darbojas vairākas velonomas, piemēram, unikāla tradīcija šovasar ir velo orientēšanās un vienkārši kopīgi braucieni pretī saulrietam. Starta punkts pie jūras kempingas, kur divriteni var arī iznomāt. Šādi braucieni notiks katru otro nedēļu visu vasaru. Jaunums Ventspilī ir elektrovelo noma. Kempingā un pie Ventas pretī Hercoga Jākaba pieturē izvēlies savējo triks un uz priekšu. Es svēru 130 kg mierīgi iet. Viss kaut kur iet. Savukārt zaļajā namiņā var izīrēt visur gājējis elektrovelosipēdus, kas ļauj dažādas fiziskās sagatavotības cilvēkiem pievarēt vissarežģītākos maršrutus. Brauc pats kā ar velosipēdu brauc, bet tie motori piepalīdz tajos brīžos, kad tev paliek grūti. Ja gribas atrast jaunus maršrutus, meklējiet tos Ventspils turisma centra mājaslapā. Atliek vien izmēģināt rekomendācijas, nu jau 50 km veloceliņu tīklā. Trešdien, 10. augustā no 9:00 līdz 24:00 saistībā ar plānoto siltumkameras remontu būs pārtraukta karstā ūdens piegāde dzīvojamām mājām Paula Stradiņa ielā, Talus ielā un Dzintaru ielā. Ventspils siltums atvainojas iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām. Sveicināti mūsu pusē, jeb jūs pusē, lai kur jūs mūs arī skatītos. Kurzemes televīzijas studijā Gonda Porniece, un jāsaka, ka šobrīd jau visi droši vien mazliet tā kā saguruši pēc Ventspils pilsētas svētkiem. Bet mūsu ziņu izlaidumu sāksim ar pavisam ko citu. Patīkama ziņa. Kāda ventspilniece, Rebeka Koha, mūs ļoti pārsteigusi. Pietrūk tikai 2 kilogrami, lai ventspilniece Rebeka Koha savās pirmajās olimpiskajās spēlēs atvestu mājās bronzas medaļu. Un tomēr 4. vieta 18 gadus jaunai svarcēlējai ir vairāk nekā spilgta debija. Tas ir arī lepnums un iedvesma visai Latvijai, un jo īpaši Ventspils pilsētai, kas atbalstījusi gan ar treneriem, gan ar treniņa apstākļiem. Par Rebeku jūta līdzi ne tikai draugi, paziņas, arī ģimene un, protams, treniņu biedri. 18 gadus vecā ventspilniece Rebeka Koha svētdienas vakarā Rio olimpiskajās spēlēs savā olimpiskajā debijā izcīnīja 4. vietu svara kategorijā līdz 53 kg. Raušanā ventspilniece pacēla 90 kg, kas ir viņas personīgā rekorda atkārtojums. Grūšanā Koha tika galā ar 107 kg smagu stieni. Summā ventspilniece no piedestāla šķīra tikai 2 kg. Lai vai kā svētdienas vakars bija spilgtām emocijām bagāts viņas atbalstītājiem, bet jo īpaši Rebekas ģimenei, komandas biedriem un treneriem. Bija diezgan satraukums. Bija liels, bija uztraukums visiem, bija mājas liels un liela pārdzīvojuma bija. Bet patīkams beigas bija. Bija interesanti skatīties, tomēr sirds lēkāja pa tiem gājieniem, ka gāja. Bija nedaudz tas sašutums par to pirmo gājienu, protams, raušanā. Tur, kur bija šī tiesneša nomaisa ar to lēno savu darbu. Bet bija interesanti skatīties tomēr, kad savie ceļas pats ir Artūrs, kad būs tagad pēc nedēļas. Bija tā. Pie sirds tomēr tu uztraucos par katru gājienu. Tik liels uztraukums un sajūts, it kā pats būtu tur, Rio arēnā. Tā saka vēl viens talantīgs latviešu svarcēlājs Ritvars Suharevs. Abi ar Rebeku ir vienaudži, kopā trenējas Ventspils sporta internātā un startē praktiski visās lielākajās sacensībās. Kā spilgtākās īpašības gan viņš, gan treneris un sportists tēvs Gvido Koks uzsver Rebekas nerimstošo mērķtiecību un stipro gribasspēku. Zālē viņa vienmēr nopietni tāda, tā kā treniņiem vienmēr gatava, vienmēr tāda. Pat nevaru paskaidrot kādu. Vienmēr tāda pozitīvas treniņos, tā kā vienmēr visu klausa. Ārpusē vienmēr labsirdīga, izpalīdzīga, jautra, vienmēr smaidīga. Nometnēs grūtāk, viņa tāda mazliet bēdīgāk, jo mājās viņai bieži gribas. Tā vienmēr pozitīvs cilvēks. Tāds komandas gariņš. Jā, vienmēr tāda, kas uzlabo visus, tā kā saliedē visu komandu, vienmēr uztur pozitīvismu. Pirmais man šķiet, ka ļoti liela neatlaidība. Un
vēlme iet uz priekšu, sasniegt atkal jaunas virsotnes. Tas, es domāju, ir viens no galvenajiem, kas ir. Gvido Koks ikdienā strādā par atletiskās vingrošanas treneri. Arī Rebeka nāk uz zāli cilāt svars. Tēvs smeja, ka viņa nopelna faktā, ka meita izvēlēsies svarcelšanu, gan nesot. Pat izvēlējusies. Pirms tam nodarbojusies ar hokeju, jāšanas sportu, spēlējis klavieres. Līdz kādā dienā ar draudzeni aizgājuši paskatīties, kā notiek svarcelšanas treniņi. Pirmā reize, otrā reize iepatikās. Un tad nolēma pamēģināt nopietnāk. Iepatikās, un tā arī viss aizgāja. Ventspilnieks ar svarcelšanu nodarbojas tikai 6. gadu, un tas jau īpaši raksturo gan nelokāmo mērķtiecību un talantu. Meitenes spējas treneri Ulvis Bērsons un Eduards Andruškevičs ievērojuši jau pirmajā reizē, kad Koha atnākusi uz svarcelšanas zāli. Ja mēs bērniem sākumā dodam noņas, ar ko strādāt, jo nevar svarus dot bērniem, pasties noņas, iedot pasties koordināciju, kāds viņiem sēdiens un viss tādas svarcelšanas nianses. Bet viņai ar to jau viegli gāja, un viņa varēja ļoti labi atkārtot kustības. Viņai parādīja, pats parāda, ko kustība, raušana vai grūšana, un viņa ļoti labi viņu varēja izpildīt. Un tad pirmajā treniņā viņa jau izgrūda 18 kg grūšanu. Un tā diezgan tehniski, es pats biju ļoti pārsteigts. Pašā pirmajā reizē, kad mēģināju vispār. Un tad varēja saprast, ja ar viņu strādās, viņa nākotnē varēs parādīt labu rezultātu. Rebekas tēvs un sportists treneris ir pārliecināti. Ventspilniece olimpiskie panākumi lauzīs sabiedrības stereotipu, ka smagatlētikas sievietēm ir absolūti nepiemērots sporta veids. Es ceru, ka tas atvērs acis sabiedrībā tieši svarcelšanas ziņā, tāpēc, ka visi vienmēr domā, ka meitenēm tas ir tāds tabū. Visi uzreiz domā, būs muskuļi, nevarēs zemdēt, visi uzreiz domā par to bodybuilding, kas ir. Jo tur tā kā tieši mērķis audzēt muskuļus, bet pastīties uz Rebeku. Normāla meitene, viss kārtībā, ļoti simpātiska meitene, nodarbojas svarcelšanu. 18. augustā Rebeka jau būs atgriezusies mājās, lidostā sagaidītāju vidū būs arī visa viņas ģimene. Vecāki to dienu plāno kā brīvdienu, lai visi kopā atzīmētu spilgto olimpisko debiju ģimeniskās svinībās. Artūrs Ančs, Andrijs Kulīgins, Kurzemes televīzija. Daudz vecāki atzīst, ka bērnu nodarbinātība vasarā ir īpaši smags jautājums. Un, lai gan darbojas valsts programma, bez enerģiskās Ventspils pašvaldības neiztikt. Lai ieinteresētu darba devējus, pašvaldības sedz 100% algas vai stundu tarifa izmaksas, īpaši palīdzot bērniem no daudzbērnu vai trūcīgām ģimenēm. Jau ne pirmo gadu Ventspils pašvaldība veicina darba vietu izveidošanu bērniem un jauniešiem skolēnu brīvdienu laikā. Šogad Ventspils pilsētas doma nodrošina līdzfinansējumu 3 dažādās programmās. Viena no tām ir bērniem no maznodrošinātām ģimenēm 13–14 gadu vecumā. Programma paredz darbu arī jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem. Pašvaldība šajās programmās 100% samaksās valstī noteikto minimālo darba algu, vai arī to aprēķinās pēc valsts noteiktā minimālā stundu tarifa. Ventspils pašvaldība sadarbojas arī ar valsts nodarbinātības dienestu, kas paredz vakances vecumam no 15 līdz 20 gadiem, un valstam sniedz finansējumu 50% no algas. Mēs jau nevaram uzņēmēju piespiest piedāvāt, lai viņš piedāvā darba vietas. Darba vietas skaits, ko piedāvā, pie tāda atbalsta, liela atbalsta no mūsu budžeta puses, tas arī viss. Tā kā mums nav tūkstošiem darba vietu piedāvājums uz vasaru, ko, ja viņi saka tā, ja jūs mums dotēsiet, tad mēs dosim, nē, tā nav. Sākotnēji pašvaldība bērnu un jauniešu nodarbinātībai tērēja 88 000 eiro. Tomēr vakances parādījās vairāk, kā bija plānots, un tika piešķirt vēl 13 000 eiro bērnu vasaras darbam. Visvairāk strādājuši skolēni satikām akvaparkā, piedzīvojuma parkā un Olimpiskajā centrā Ventspils. Jaunieši pavisam uz vasaru mums ir pieņemti 14, jūnijā 4, jūlijas augusts pa 5 jauniešiem. Tad viņi strādā pilnu darbu dienu, tā kā viņiem pēc likuma pienākās 1 stundu mazāk, un viņi uzrauga visu akvaparku tīrību, kārtību, un arī palīdz mums instruktoriem strādāt. Tad, kad mums tik daudz cilvēku kā šodien ir, tad viņi arī palīdz ar klientu plūsmu. Tas nozīmē, ka viņi stāv pie trubām, mēs viņus norīkojam, un tad viņi nelaiž virsū uz trubām pietiekoši daudzumā cilvēkus. Pieņemsim, lai nebūtu kaut kādas nelaimes gadījumi, nedod Dievs ar to, ka pārāk daudz sakāp augšā uz trubām šiem torņiem, tad viņi regulē lejā. Tad viņi 10 uzlaiž, pagaida, ka nobrauc lejā, tad atkal 10 uzlaiž. Tā kā viņi visu dienu pavada šajā kolektīvā ar jauniešiem kopā strādā, un mūsu mērķis viņiem iemācīt pēc iespējas vairāk darbus, kas šeit ir jādara akvaparkā, lai arī nākamgad vai aiznākamgad, kad viņi jau būs pilngadīgi, viņi labprāt nāk šeit strādāt arī pilnu slodzi, visu vasaru. В прошлом году я работал в ТОПе.
Pērn strādāju veikalā, bet šeit ir daudz labāk, jo visu laiku esi svaigā gaisā. Var iegūt arī iedegumu. Cilvēki šeit ir ļoti labi. Ar viņiem var ne tikai parunāt. Viņi ir saprotoši un mūs ļoti nenoslogo. Un tieši tāpēc gribās viņiem atdarīt un strādāt vēl labāk. Kolektīvs šeit ir ļoti labs. Tas darbs, kas viņiem ir, viņš nav tāds, kad viņi visu dienu strādā. Viņam ir jābūt šeit 7 stundas, bet teiksim, viņi uzkopjot šos pašus atkritumu urnas, kas mums ir, viņi izņem ārā atkritumu maisus, nomaina vietām, visi viņi ir tukši, tas viņiem vairs nav jādara. Viņi tad ir kaut kāds brīvais laiks. Brīvo laiku viņi labprāt izmanto basēnā, džakuzī, pasēž, atpūšās vai arī pirtiņās iet, kad ir nedaudz vēsāks laukā, jo vienalga kāda laikapstākļa mēs strādājam visu vasaru. Piedzīvojuma parkā šogad strādā 65 pusauģi, ieņemot instruktoru amatu. Ļoti daudziem jauniešiem šī ir pirmā darba pieredze, pirmā darba intervija, pēc tam nāk uz darbu un tiešām pirmā iespēja. Tāpēc ir šis darbs, man liekas, viņiem ir ļoti piemērots, jo šeit ir vajadzīgs diezgan liels jauniešu entuziasms, lai vispār to izturētu kaut kādā ziņā, jo viņiem ir gan jāstrādā atrakcijās, jāapkalpo klienti, tāpat arī ir jārunā daudzās valodās, kas ir latviešu, krievu, galvenokārt arī ir angļu. Kāds no jauniešiem pat runā vācu valodā, un to viņš spēj šeit pielietot. Tā kā darbs ir ļoti dinamisks, un arī jaunieši ir paši diezgan atvērti šeit, un paldies viņiem par to. Kā stāsta paši pusauģi, šāds vasaras darbs ir ne tikai pieredzē, bet dod iespēju nopelnīt. Vairāk komunicēt ar cilvēkiem, valodu vairāk iemācās, jo visu laiku jākomunicē ar cilvēkiem ir dažādi. Ir, kā atbrauc lietuvieši, tad viņi runā lietuviski, krieviski, angliski. Ir vēl tādi, kurus vispār nesaprotu, kas tā pa valodu, bet viņi cenšas kaut kā ar mani sarunāties, un tad ir grūti, bet kaut kā sanāk. Daudziem ir savi plāni, kā tērēt naudu. Nenoliedzam, vecākiem tas ir finansiāls atbalsts, īpaši, ja bērni nāk no maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm. Es tagad braukšu, mācīšos citā skolā, un lai varētu nopirkt priekš to, ko man vajag priekš skolas, tad man vajag kaut kādas līdzekļus pašai, un gribas pašai to izdarīt. Visticamāk naudu atlikšu vēlākam laikam, jo tā varētu man noderēt, tāpēc, ka plānoju turpināt mācības. Šogad sadarboties ar valstu un pašvaldību vēlējās 25 darba devēji, kopumā dodot 317 vakances bērniem un jauniešiem Ventspilī. Gonda Pūrniece, Diana Olehnoviča, Edgars Indriksons, Kurzemes televīzija. Ventspils nosvinējuši savu 726. dzimšanas dienu. Svētku organizētāji lēš, ka šajās dienās dažādus pasākumus apmeklējuši vairāk kā 130 000 cilvēku. Tas ir daudz vairāk kā Ventspilī pamatiedzīvotāji. Kā ik gadu Ventspils pilsētas svētku atklāšanas pasākumu laikā Rāds laukumā notika Ventspils pilsētas lielās balvas pasniegšanas ceremonija. Ik gadu visi gaidīja svētku koncertus un grandiozo uguņošanu ostas promenādē, bet šogad pilsētas svētku iezīmējās ar kādu īpašu notikumu. Piektdienas vakarā Lielajā laukumā tika atklāta unikāla vācu arhitekta Davida Kuka strūklaka ar nosaukumu Fregate Valzivs. Tā tiešām esot mazliet tāda kā kopija hercoga Jēkaba būru kuģim, kas ceļojas uz tālām kolonijām. Jāsaka, šis pasākums tiešām pārbaudīja ventspilnieku izturību, jo ūdens bija visapkārt. Gan no lietus mākoņiem, gan no pašas strūklakas. Atklāšanas pasākumā izskanēja speciāli šim notikumam radīts literārs darbs dzejnieka Andra Akmentiņa sarakstītais dzejols Valzivs, kā arī čela trio Melo M muzikālais priekšnesums. Uzrunu teica Ventspils pilsētas domas priekšsēdētājs Evers Lembergs, kā arī strūklakas arhitekts Deivids Kuks. Visā Baltijā unikālās strūklakas atklāšana bija ļoti gaidīts notikums Ventspils pilsētas un pašu ventspilnieku dzīvē. Vai jums patīk jauna strūklaka? Jā, ļoti. Kādas emocijas izraisa? Emocijas, ka kaut kas liels, apkārt daudz gaismas daudz ir. Un tā pozitīvi tas, ka šitais ir pārsteigums. Domājam, ka mēs tikai pilēs daudz kas, bet ka kaut kas no tā nāk, ka kaut kas apkārt ir gaismas, labi mainās, diezgan dizainā ir labi izdomāts. Tas netraucē, tāpēc, ka ļoti silts ir un man liekas, varētu tur mierīgi ieģampot iekšā. Interesanti katrā gadījumā, nekas tāds jau nav bijis, redzēts, piedzīvots, saudabīgi, bet interesanti. Jums patīk, kā tagad izskatās lielais laukums vai iepriekšējais izskats bija labāk? Es neesmu ventspilietis, man braukšu pirmo reizi, līdz ar ko man ir grūti salīdzināt. Strūklakas kompozicionālais risinājums veidots balstoties uz vēsturiskajos vizuālajos materiālos atrodamo materiālu par hercoga Jēkaba flotes sastāvā esošā burtnieku Valzivas parametriem. Tā skaitā mastu skaitu, augstumu, kuģa kopējo garumu un konfigurāciju. Strūklaka kopumā veido 20 masti, 8 rājas, kā arī karoga masas, kas aprīkot ar apgaismojumu un tā saucamo miglas efektu.
Šis ir neierasts un ļoti interesants Trūklakas projekts. Pastāstiet, kā nonācāt pie šīs idejas? Jau pašā sākumā bija svarīgi, lai mēs radītu pilsētā jaunu, dzīvīgumu pilnu sirdi. Un cerams, ka Trūklaka, kura šajā ansamblī vēlāk papildinās arī mūzikas skola, radīs pilnvērtīgu šo pulsējošo dzīvīgo sirdi. Runājot par Trūklakas tehnisko raksturojumu, tas ir samērā sarežģīts, vai tā ir? Negluži, manuprāt, izskatās daudz sarežģītāk nekā tas patiesībā ir. Pilsētai nozīmīgajās dienās, svētkos, mastos plīvos karogi, lai uzsvērtu notikumu lielo nozīmi. Redzams, ka arī šodien mastos ir pacelti karogi, lai atzīmētu Trūklakas atklāšanu. No atsevišķiem skatpunktiem Trūklaka būs redzami dažādi. No viena punkta varēs saskatīt valzīju vai kuģi, no citiem skatu punktiem Trūklakas kompozīcija izskatīsies daudz abstraktāk. Visapjomīgais projekts, lielais laukums, Trūklaka un mūzikas skola ar koncertzāles funkciju apvieno kultūras, mākslas un izglītības vajadzības kopā ar videi draudzīgiem risinājumiem un ainavisku pilsētas vides arhitektūru. Manuprāt, kompozīcija kopumā ir diezgan, ja tā varētu teikt, rotaļīga. Jūs redzēsiet, ka tad, kad mūzikas skola būs beidzot uzcelta, ainavu un ēku forma papildinās viens otru. Valzivs savukārt papildinās gan ainavu, gan ēku mērogu ziņā, kā arī arhitektoniskās izteiksmes ziņā. Uz Valzivu var raudzīties no dažādiem skatpunktiem. Piemēram, skatoties no šī skatu punkta, var redzēt masas un karogus, kas akcentē vēsturisku burkuļu formu un siluetus. Ideja par Valzivu nav mana ideja, un es nevaru sev piešķirt šos nopelnus. Tā ideja nāca no viena no maniem klientiem, no tehniskā direktora Alda Ābels, ar kuru esmu sadarbojies jau 10 gadus. Staigājot pa laukumu, jūs redzēsiet manis minēto rotaļīgumu. Dienas laikā tā droši vien izceļas mazāk krāša nekā tumsā, kad tiks ieslēgts gaismas un Trūklakas, tad notiks tā īstā transformācija. Man īpaši svarīgi ir tas, lai raugoties nākotnē šos Trūklaku neuztvert kā atsevišķu elementu, bet kā mūzikas skola papildinošu elementu ēkas otrā pusē. This thing is no longer seen alone, but is seen to complement the concert hall music school building at the other end of Lielais laukums. Un turpinām ar vēl kādu ziņu. Startautiskajā Ziedu paklāja festivālā šogad jau 2. gadu uzvarējuši floristi no tālās Japānas. Viesi acīm redzami pārstāv lielisko japāņu ziedu kārtošanas skolu ar senām tradīcijām. Šoreiz darbs saucās Melnais caurums. 2. vietu pieaugušā grupā izcīnīja tālu ciemiņi no Sanktpēterburgas, Krievijas, bet 3. vieta floristiem no Latvijas ar Ziedu paklāju gadskārtu noslēpumi. Šogad Ziedu paklāja festivāla devīze bija noslēpums. Ziedu paklāju veidošana Ventspils svētkos jau ir kļuvusi par tradīciju. Katru gadu izrotāt ar ziedu paklājiem promenādi uz Ventspili atbrauc gan floristu komandas, gan komandas, kurām paklāju veidošana ir hobijs. Mēs esam no Sanktpēterburgas. Uz šo festivālu braucam jau 5. reizi. Mēs ar to nenodarbojamies ikdienā. Meita mums mācas, un mēs ar vīru esam psihologi. Tas ir mūsu hobijs. Kā jums ir veicies iepriekšējos gados? Vai esat ieguvuši kādu vietu, balvu? Nekādas vietas neesam ieguvuši. Šeit mēs nebraucam pēc pirmās vietas, bet savām priekam un arī labas kompānijas dēļ. Mēs sanākam kopā, katrs jau ir apsmadzeņojis mājās savu ideju, un tad mēs liekam kopā uz papīra. Diskusiju periodā rodās visādas izmaiņas, un daudz kas rodās vēl arī darot uz vietas visādas niansītes, kas izmainās. Ne tā kā bija plānot, jo uz papīra izplānot ir viens, un realitātē strādājot jau ir nedaudz citādāks nianses. Bet gadu gaitā tas jau mūs vairs nebaida. Ja pirmos gadus mēs ļoti par to uztraucāmies, kad mēs mājās izplānojām tā, un realitātē mums sanāca pilnīgi savādāk, tad tagad tas viss ir sīkums. Šogad konkursā piedalījās 37 komandas. 24 no tām bija no dažādām Latvijas pilsētām, bet 13 no citām valstīm. Piemēram, no Polijas, Lietuvas, Krievijas un pat no tālās Japānas. Šogad festivāla tēma bija noslēpums. Katram bija savi kompozīcijas nodomi un tika izvēlēti atbilstoši materiāli. Mēs visvairāk dabas materiālus, pirmkārt, lai arī ekonomiskāk būtu, arī cenšamies izmantot to, kas ir Latvijas pļavās. Mēs izmantojam diezgan daudz materiālu, ko piedāvā daba.
Mums šeit ir gan dārza, gan pļavu, gan audzēti ziedi, kas pirkti veikalos. Nākamajā dienā paklāji bija gatavi. Apmeklētāji apskatīja un nobalsoja par skaistāko ziedu paklāju, kā arī žūrija novērtēja paklāju atbilstību tēmai un izvēlējās uzvarētājus. Pats gaidītākais notikums bija ziedu paklāju veidotāju apbalvošana. Vietu ieguvēji saņēma balvas un skatītāju ovācijas. Cilvēki ļoti īsā laikā, lielākā daļa ļoti rūpīgi ir izveidojuši savu tēmas skatījumu, savu izpausmi, kuram vairāk bija ziedot kompozīcijā, kuram mazāk, bet es jau neesmu speciālists, bet žūrijas vadība stāstīja, ka tas kopējais līmenis ir augstāks. Trešo vietu ieguva floristi no vecumniekiem ar ziedu paklāju gadsimtu noslēpumi. Otro vietu ieguva komanda sapņotāji no Sanktpēterburgas. Darba nosaukums var būt kā katrs atoms, visums, kur 100 planētu. Skatītāju simpātijas un pirmo vietu ieguva komanda no Japānas, kas šajā festivālā par uzvarētājiem kļūst jau 2. gadu pēc kārtas. Viņu darba nosaukums ir Melnais caurums. Tas, ka pirmo vietu ieguva gan no žūrijas, gan no skatītājiem no Japānas, tas tomēr kaut ko izsaka. Un kā man teica, ka viņi tādu absolūtu Japāņu perfekcionismu esot strādājuši, un to arī var redzēt tajā darbā. Bet arī no citām valstīm, arī no Latvijas bija ļoti labi darbi. Man liels prieks, ka ar šādu festivālu mēs kopjam gaumi, priekšstatu, fantāziju cilvēkiem. Pilsēta sastāv ne tikai no sabiedriskām vietām, bet arī no privātmājām un privātīpašumiem, kurus cenšas rotāt arī paši pilsētas iedzīvotāji. Tāpēc tika arī pasniegtas balvas par viskaistākajiem un vislabāk iekārtotajiem dārziem. Olga Smirnova, Edgars Indriksons, Kurzemes televīzija. Paldies Bošam! Ventspils pilsētas svētki bija tik krāšņi, ka tiem mēs veltīsim spēc izlaidumu. Skatieties to trešdienas vakarā, 21:30, bet ja jūs interesē, kā vēl var redzēt notikumus, kuros varbūt nepiedalījāties, tad meklējiet visu arhīvu Kurzemes televīzijas mājaslapā. Tur būs raidījums arī par Ventspils pilsētas svētkiem. Bet es jums saku visu labu, tiekamies trešdien, un ja ne trešdien, tad ceturtdienas ziņu izlaidumā. Esat sumināti visi, kas ir te un kas ir mājās un kas ir uz zemeslodes. Šodien ir svētki, Ventspils pilsētas dzimšanas diena. Esiet laimīgi, mīļie!